Mēs veiksim 24. personīgo rezultātu analīzi 24. gada, plus ieskaņosim 25. gada mērķus, kaut kādas vīzijas, un detalizēti izanalizēsim tulītās stratēģisku analīzi veiksim. Šitā ir ļoti svarīga lieta, ja jūs nekad mūžā neesat kaut ko tādu darījuši, tad jums būs kaut kas vērtīgs, kaut kas jauns un atziņas daudz gūsiet. Iespējams, paskatīsieties kaut kā uz pagātni, ka ar tā kā no malas, ar skaidrāku izvērtējumu, un sapratīsiet, ka kaut kas jādara lietas labā, lai jūs virzītos tur, kur jūs gribat nonākt. Ja jūs to nedarat, tad jūs vienkārši nekur nenokļūstat. Šis ceļš ir viens no svarīgajiem etapiem, kas ir katru gadu jādara. Minimums gadā, attiecīgi. Tie, kas ir kaut ko tādu darījuši, jums būs tāpatās atklāsmes, jo visdrīzākais ir aizmirsts, visdrīzākais ir ne tādā formātā, kādā mēs šeit to darīsim. Mēs darīsim ļoti dziļi un analizēsim jūsu darbības sfēru, punktu A, personīgo, punktu B, kur jūs gribat arī nonākt, un kaut kādu mazu vīziņu iezīmēsim. Tad lūk, biežums, cik bieži tas pasākums ir jādara, ir reizi ceturksnī, tas ir ideāli, jūs, teiksim, reizi 4 mēnešos, reizi 3 mēnešos veicat šo pasākumu. Jūs varat ik pa 3 mēnešiem koriģēt, skatīties, kā tad jums virzās lietas uz priekšu. 2 reizes gadā, tas ir pusgado, Tagad, teiksim, bija jāveic jau īstenībā decembrī, bet, mēs pēc ķīniešu jaunā gada taisam to februārī. Un attiecīgi tad kaut kad jūlijā, augustā jūs veicat vēlreiz, jo 2 reizes gadā. Reizi gadā tas tāds minimums, kad vajadzētu kaut ko tādu darīt. Un tad jums ik pa gadam sakrāsies, un tad jūs redzēsiet vispār, kā jūs vispār dzīvojat, jums būs savādāks atskaitīšanās punkts. No malas paskatīsieties, ļoti daudz ko atklāsiet. Ko mēs darīsim? Drusku apstīsimies jūsu sfēru, darbības, kaut kāda, teiksim. Tiem, kuriem nav kaut kāda darbības sfēra, šo var izlaist, arī to attiecināt, teiksim, uz savu kaut kādu ģimeni, uz šādu virzienu. Punktu A izanalizēsim, pēc dzīves kopumā un atsevišķos virzienos, katram savs, un punktu B arī tāpatās pēc dzīves kopumā un atsevišķos virzienos. Kas tas tāds ir vispār strateģiskā apstāšanās un kāpēc viņa vispār vajadzīga? Tas ir tāds jūs veltat laiku, progresam, lai pastītos vispār, vai jums ir bijis progress, nav bijis progress, analīzējus. Tā kā no malas paskatieties vispār uz savu dzīvi. Un tā kā apstājieties, atstrugējieties no visa, un vienkārši brutāli tā skaidru galvu izanalizējiet visu, kā ir pēc fakta, nevis kā ir jūsu fantāzijās, jo jūs bieži cilvēki un visi mēs dzīvojam savās fantāzijās, mēs vispār nesakojam līdzi, kā mums tur ir, aizmirstam daudz ko, kur nu vēl gada griezumā, mēs esam tur kaut ko mēs gribējam, mēs viss tāds haotisks. Un ja jums ir haotisks, ja jums nav kārtības, tad jums arī nebūs rezultāti. Un šis ir viens no stūrakmeņiem, uz kā vispār turās, lai cilvēks vispār kaut ko savā dzīvē var sasniegt. Ar to mēs daram to mēs sākam šo 25. gadu ar to, lai reāli beidzot apzināti ķertos klāt pie vispār savas dzīves, un savādāk vispār sāktu dzīvot, plānot, uztvert un sasniegt un justies un tā tālāk. Jo šito var virzīt uz jebkurienu, var virzīt uz materiāliem mērķiem, var virzīt uz kaut kādiem saviem citiem mērķiem, uz sajūtu mērķiem, kā jūs gribat justies un tā tālāk. Uz ģimenes mērķiem, vienalga. Un jūs tā kā ievadāt sevi personīgā attīstības plānā, noteiksiet vispār galvenās prioritātes, kurās jums ir jāvirzās, kurās jums kaut kas jāsasniedz, kurās jums ir vājās vietas, kur ir stiprās vietas, tas viss būs skaidrs, ja jūs kaut ko tādu izdarīsiet. Tāpēc lūdzu veltiet tam laiku, uztaisiet savu tēņu, nopietni noskatieties visu un ļoti, ļoti sev priekš sevis kaut ko foršu izdarīsiet. Un šis ir arī tās regulārs pašvērtējuma instruments, kā jūs teicu, reizi ceturksnī, kur jūs analizējat, vai varbūt pat reizi mēnesī jūs analizējat, kā jums tas vispār iet uz priekšu, jūsu dzīve, kā rita. Un plus jūs uzzīmēt nākotnes tēlu sev. Analīzes jomas izvēle. Sākam ar pirmais ar jomu, darbības sfēru, iziesim ātri šeit cauri, tas burtiski tur 2 slaidiņi, kuriem ir šīs darbības sfēras, vai tas būtu biznes, vai kāda karjera, IT, pārdošana, kaut kādas prasmes, kur jūs tur sevi slīpējat, tad lūk, paņemiet šo sfēru un pievērsiet viņai uzmanību, izprotiet, kādas tur ir tendences, pierakstiet, lūk, savu sfēru, attiecīgi lapiņas sagatavojam, vajadzēs daudz lapiņas, pierakstiet sfēru, kāda jums ir šī sfēra, kādam varbūt tā ir, kuriem nav šīs darba sfēras, tur mājsaimniecēm vai pensionāriem, jūs varat vienkārši nofiksēt kaut kādu jomu,
jā, teiksim, kurā jums vajadzētu attīstīties, kas virzās uz priekšu. Viņam IT jomā ir mākslīgais intelekts, jā. Ja jūs kaut ko tādam nesakot līdz, varat piefiksēt, kā tas viss ir izmainījies pa 10 gadiem. Pievērsiet tur uzmanību. Un lūk, analīzes parametri, attiecīgi šos parametrus katrs izvēlās pats, kādus viņam vajadzīgi. Te var visu elastīgi, te var likt savus, var ņemt ārā, var papildināt. Un lūk, tad jūs vienkārši paņemiet kaut kādus šos parametrus, galvenos 5 varbūt, ja negribat visus ņemt, un kas izmainījās 10 gadu laikā pēc šim parametram. Un ko tas nozīmē tieši jums personīgi, ja, kā tas jūs personīgi jūsu darbības sfērā ietekmē un izmainīja šīs parametrus. Un aizpildiet lūk šādu tabuliņu, apsēdieties, aizpildiet, ja, izanalizējot savu sfēru. Un attiecīgi, veicot šīs analīzi, ja jūs nevarat savu sfēru aprakstīt 10 gadu griezumā, kas tur ir noticies, tad visdrīzāk jūs viņu nemaz nezināt, ja, un neesat viņā lietpratējis. Tad tas ir pirmais, ko jūs varat nofiksēt, ka es nezinu 10 gadu griezumā, kā mana sfēra ir mainījies, tad jums vajag vienkārši iedziļināties savā sfērā, izprast vispār, kas tur notiek, video paskatīties ārzemēs, kas ir weblapas, palasīt fórumus un tā tālāk. Un tādā veidā jūs iegūsiet šos vērtīgos secinājumus un informāciju, kas jums tālāk analīzē vispār, kas jums tālāk jādara. Lūk, tas varbūt kādam šāds būs atklājums, jau pirmais, kas jāizdara. Ejam tālāk. Tagad punkts A. Analizēsim jūsu punktu A. Attiecīgi, tagad tieši uzrakstiet sev, cik ļoti jūs sev patīkat tieši tagad, pašreizējā stāvoklī. Ja, mēs novērtēsim jūsu esošo pašreizējo stāvokli. Tieši tagad, kā jūs jūtaties, nofiksējiet. No -10 līdz +10 uzlieciet uz skalas, kāda ir jūsu pašsajūta. Tas ir jūsu tā kā personīgās attīstības atskaites punkts uz doto brīdi. Tas ir jūsu punkts A faktiskais. Piefiksējiet un atzīmējiet to. Kad piefiksēsiet, tad tālāk skatāties. Jā, varat visu vienmēr uz pauzīt uzlikt, nofiksēt un tālāk skatīties pēc tam. A punkta analīze turpinājums. Jā? Attiecīgi. Personīgos tagad 5 plusus un 5 mīnusus uzrakstiet. Jā? Un attiecīgi mīnusi būs tie, kuriem jums nākamgad ir jāvelta savs laiks, lai šos mīnusus pārvērstu plusos, pozitīvajā. Lai gada ietvaros jums būtu skaidrs, uz ko orientēties. Lūk, mani 5 plusi. Kas jums visvairāk patīk? Nepatīk sevi, jā? Tas ir, man patīk, tie ir mani plusi, man nepatīk mīnusi. Plusiem, principā, mēs novērtējam no -10 līdz 10, cik ir tas plus mans vērtīgs man, kā es viņu vērtēju. Ja, un ja viņš tur, teiksim, ir 3, ja, tad vēl ir kur attīstīties. Visus mīnusus, ja, kas man nepatīk, tos mēs visus, tad mums ir orientieris, lai viņus pārvērstu plusos. Lūk, uzrakstiet savu šādus, kas jums visvairāk patīk un nepatīk sevī. 5 pozīcijas. Tālāk. Laika izmantošanas analīze, virsrakstiņš, ja, piefiksējam, kam jūs tērējat savu laiku 24. gadā. Šeit ir svarīgi virzīt šo uzmanību nevis uz šiem rezultātiem, kurus jūs ieguvāt šo laiku veltot, bet tieši pašam procesam. Attiecīgi, vai nu tas būtu darbs, hobijs, jā, atpūta, ģimene. Kas ir šie lielākie laika zagļi, kur jūs savu laiku visvairāk veltāt? Iespējams, jūs gulšņēt neko nedarat, jā, vai jūs savā hobijā esat 100%, jā, un tur vispār nekam citam vairs laika nepliek, vai darbos jūs strādājat no rīta līdz vakaram. Jā. Un novērtējiet efektivitāti, kas bija noderīgs un kas bija liekas laika tēriņš. Jā, teiksim, noderīgs laika tēriņš, kas jums šķita, un kas liekas laika tēriņš. Un tādā veidā jūs apzināsieties, jā, kā laika izmantošana ietekmē jūsu dzīvi un mērķu sasniegšanu. Jā, teiksim, ja jūs tur visu veltījāt hobijiem, tad loģiski jums nepalika laika tur kaut kādām savām lietām, biznesiem, visādām projektiem vai idejām kaut kādām viņu realizācijā. Laika patērēšana pēdējos 3 mēnešos tagad. Tas iepriekšējais bija pa gada ietvaros. Tagad mēs ejam 3 mēnešus, pēdējos 3 mēnešus, kur jūs pārsvarā veltāt savu laiku. Dienas griezumā, jā. Pat paņemam skalu 3 mēneši un kopistiski tā kā izējam viņai cauri un dienas griezumā, kur tad jūs veltat savu laiku visvairāk, jā. Darbs, personīgais laiks, mājas darbi, attiecīgi lūk 3 pozīcijas, piefiksējiet, jā. Darbs, cik stundas dienā jūs veltat darbam, ieskaitot telefonu sarunas, e-pasti, ceļš no un uz darba, jā. Darba kaut kādi zvani, tur vēl mājās esot, jūs tur pa darbu vēl darbojaties, jā, tas arī skaitās kā darbs. Personīgais laiks, tas ir cik daudz laika jūs veltāt sev, hobijiem, ģimenei, atpūtai, draugiem, ceļojumiem, jā, tādām lietām. Un mājas darba, tas ir cik jūs vispār ikdienišķas lietas, sadzīves, visādas dara tur iepirkšanās produktu, tur mājas tīrīšana, remonti, dažādi veļas mazgāšana un tā tālāk. Lūk, šim pasākumam, cik jūs daudz laika veltat. Ejam tālāk.
4 galvenie 24. gada sasniegumi. Attiecīgi. Sasniegums 1, sasniegums 2, sasniegums 3, sasniegums 4. Un katram šim sasniegumam piefiksējiet, pateicoties kādām jūsu iekšējiem resursiem, tas kļuva vispār iespējams. Ja? Pateicoties kam? Kāda jums ir iekšējās īpašības resursi ļāva kaut ko tādu realizēt. Pieņemsim, pateicoties manai neatlaidībai, ja? Vai gribas spēkam, sasniedzu to un to un to un to. Vai pateicoties manai komunikabilitātei, es tur iepazinos ar tādiem cilvēkiem un sasniedzu to un to un to. Lūk, šādi izrakstiet 4 sasniegumi par 24. gadu. Ja nav sasniegumu, tā arī uzrakstiet. Sasniegumu nav. Esiet pret sevi atklāti. Tas viss priekš jums vajadzīgs. Ejam tālāk. Pie kāda mērķa es pēc fakta virzos? Attiecīgi, kā jau es teicu, kad rakstiet savās burtnīcās, tagad pildot, ja, un vienkārši pauzīt, spiedžiet video un tad turpiniet, kad jūs esat izpildījuši iepriekšējo uzdevumu. Pie kāda mērķa es pēc fakta virzos, ja? Sākotnējie mērķi, ko jūs gribējāt sasniegt 24. gada sākumā. Nofiksējiet, pierakstiet, kāds ir esošais virziens, attiecīgi pāanalizējiet jūsu darbības un rezultātus, kādā virzienā jūs faktiski virzaties, vai jūs tas, ko jūs tur gadu atpakaļ bijāt sev sarakstījuši gada sākumā, vai tas sakrīt ar to, kur jūs tagad esat. Jā, gada beigās, jaunā gada sākumā, vai nē. Un ja nesakrīt, jā, tad salīdzinot tās abas tad tās divas lietiņas, jā, tad jūs balsoties uz iepriekš rakstīto, tad jūs pierakstiet, ka nevirzos uz savu mērķi. Ja? Kurs galīgi ir aizgājis šķersam. Vai neesmu pakustējies, ne mirkli uz iet. Vai pietuvējies, gan arī esmu visu sasniedz, baigais malicies. Lūk tā. Nākamais. 4 galvenās kļūdas 24. gadā. Šīs ir jūsu subjektīvās kļūdas, ja? Kuras jūs paši ziniet, ka viņas jums ir, un ka jūs varētu kaut kā labāk izdarīt, teiksim, kaut kādas lietas, bet jūs to neizdarījāt, ja? Zemāk pieņemsim, kur ir piemēri, katram tas būs savādāks. Kādi ir piemēriņi? Pieņemam, neizmantoja iespējas, ja? Bija, teiksim, momenti, kad varēja rīkoties, ja? Bet to nedarīju. Ja jums kaut kas tam līdzīgs ir, tad izanalizējiet, kāpēc jūs tā rīkojāties. Nākamais kā piemērs, ja? Nepareizas prioritātes, ja? Dažreiz, teiksim, izvirzīja mērķus, neatbilstoši savām, teiksim, īstenajām iekšējām vērtībām. Ja? Teiksim, mērķis nedeva to enerģiju, lai es uz viņu vispār virzītos. Arī var izanalizēt, kāpēc tā. Kāpēc, teiksim, tāda mērķi tika izanalizēta. Slikta plānošana, ja? Neefektīva laika plānošana un skaidra strateģijas neesamība. Ja jums kaut kas tāds ir, tad lūdzu arī piefiksējiet, ja? Un aprakstiet, kādā veidā izpaudās tā jūsu plānošana, ko viņi jums ietekmē un radīja. Pašdisciplīnas trūkums, pieņemsim, ja? Arī, teiksim, kļūda. Nebija disciplīnas. Nebija motivācijas, ja, prokrastinācija kaut kāda, tu, teiksim, nespēja pārvarēt grūtības, kādas grūtības bija un neparvarēja, ja. Tas ir pašdisciplīnas trūkums, ja jums kaut kas tāds bija, piefiksējiet. Kad būsiet pabeiguši, ja, tad ķerieties pie nākamā slaida. Nākamais. Ko nesanāca sasniegt? 4 punkti. Attiecīgi, kāpēc nesanāca sasniegt un kas ir tie 4 punkti, ko jums nesanāca sasniegt? Teiksim, bija izvirzījis nomest 10 kg, nesanāca. Un attiecīgi jāpiefiksē, kāpēc. Nebija pietiekamas piepūles. Neticējot vispār, ka to varu, nebija laika plānošana un teiksim, paviršība, kaut kas tāds. Ja? Lūk, piefiksējiet 4 punktus. Būsiet pabeiguši, ķerieties pie nākamā slaida. Enerģijas līmenis 24. gadā jums pieauga vai samazinājās. Un ja pieauga, kāpēc viņš jums pieauga, piefiksējiet, nofiksējiet to. Ja samazinājās, arī uzrakstiet, aprakstiet, kāpēc jums viņš samazinājās, kas ir par iemesliem, kāpēc jūsu skatījuma, kāpēc tieši samazinājās enerģijas līmenis. Ejam tālāk. 3 galvenās sfēras, attiecīgi, kur jums ir arī, jūs no šī varat izvēlēties sev 3 sfēras, kuras jums ir galvenās, prioritārās, tieši šogad, jā. Un, attiecīgi, katrai šai sfērai, kur jūs izvēlēties no 3, visām 3, jā, jums vajag viņai iedot balli, gada beigās, jā, 25. gada sākumā, ar kādu balli jūs viņu novērtējat no 0 līdz 10. Izmaiņas pa gadu, jā. Pa cik tad viņa jums ir izmainījusies, teiksim, ja jūs gada sākumā, teiksim, vērtējāt tur uz 3, jā, fizisko veselību, tagad jūs tur labi pavingrojāt, jūs jūtaties uz 8, tad plus 5, jā. Izmaiņas pa gadu, jā, attiecīgi piefiksēt pieauga. Vai samazinājās, un kāds ir galvenais rezultāts, plus vai mīnus, plus 5. Fiksējiet par plus 5 pieauga. Un tad faktori plusi un mīnusi. Kādi ir plusi un mīnusi tam,
lūk, jums pieauga tas, kas ir uzlabojies, kas varbūt, pieņemsim tai pašai fiziskā veselībā, ja, kāda ir plusi, jūs kļuvāt enerģiskāks, izturīgāks, labāk sevi jūtaties, bet kāda ir mīnusi, ka jums bija mazāk brīva laika kaut kādām citām lietām, ja, tā. Vai iespējams vēl kaut kāda tur mīnus, kāds jūs tur skauž par to, ka jūs tagad tik labi izskatāties, ja, un tā tālāk. Lūk, izdomājiet arī šos mīnusus, kāda ir mīnusi. Un paņemiet 3 jomas un aizpildiet šo tabuliņu. Varat virspusē pēc tam, teiksim, pievērsties tam visam detalizētāk, jā, teiksim, negribās tagad ilgi tam veltīt laiku. Ejam tālāk, kad izpildīsiet, ejiet pie tā nākamā slaida. A punkta analīze, turpinam. Vai, lūk, izanalizējot šo A punktu, vai jums ir kaut kādi jauni atklājumi, kur jums ir radušies vai kaut kādas cerības jūsējās ir apliecinājušās, jā, jūs jau bijāt aizmirsuši par to gadu, un te pēkšņi jūs tā kā apsēžoties, izanalizējat, wow, forši, jums sanāca tā, kā jūs gribējāt, jā, atklāsmes, sevi varat paslavēt. Kaut kādi negaidīti atklājumi varbūt jums ir kaut kādi, ko jūs nebijāt fiksējuši. To visu varat piefiksēt, sevi atklāsmēs, jā, un ko jūs tagad domājat par savu pozīciju, jā, tas ir esošo situāciju. Teiksim, esiet pret sevi godīgi, jā, teiksim, nekas netika darīts, tā arī piefiksējiet, paliku tur patās vai palika vēl sliktāk, jā, tas jums pēc tam palīdzēs ar sevi lielāku motivāciju iegūt, strādāt, darboties. Šo to uzrakstīsiet, tālāk ķeraties nākamajam slaidam. Ejam tālāk. Lūk, nākotnes tēla uzmetums. Tagad mēs ķeramies klāt pie nākotnes tēla. Un šeit jūs redzat šo laika skalu. Jā, attiecīgi jums tagad vajadzēs sagādāt lielu diezgan burtu, A4 lapu vislabāk, jā, jo pēc tam uz tās skalas vajadzēs likt visādus savus šos mērķus un tā tālāk, jā, uz viņas atzīmēt, un tā, lai jums būtu vispār vietiņa. Attiecīgi, jūs šo laika skalu paņemat, jā, kur, teiksim, te ir tie gadi, no 24. līdz 74. Skatoties, cik jūs tur ilgi taisties dzīvot, cik jums tagad ir gadi. Un, attiecīgi, 30. decembris, ja pieņemsim 30. decembrī, jūs veicat šo analīzi, ja, un lūk, jums ir pa skala, laika skala uz priekšu, ar kuriem jūs šo plānu liksiet mērķus, uz viņas atzīmēsiet, lai jūs varētu sekot līdzi grafikam un dinamikai savējai. Vienkārši izveidojiet šādu skalu, attiecīgi no 27. līdz 25. gadam tādu garāku līniju atstājiet, jā, jo tad gada griezumā visu kaut ko varēs fiksēt, un tad pa gadiem, jā, tik tāds punktiņus. Ejam tālāk. B punkta analīze. Tas ir tas, kur jūs gribat nokļūt, jā, uz ko jūs gribat tiekties, kur jūs virzaties. Kā šis B punkts, tas ir jūs, pie kā jūs gribat nokļūt, atšķirtos no tā, kas jūs esat šobrīd. Kāds ir šis cilvēks, kura stāvoklī jūs vēlētos sasniegt, vēlētos būt? Un izrakstiet 2 visvarīgākos punktus. Attiecīgi, un katram šim punktam ir ārējā izpausme un iekšējā izpausme. Pieņemsim, ja jums ir gribās būt pašpārliecinātam cilvēku pūļos, jā, jeb uzstāties, jā, tad jums vajag uzrakstīt ārējā izpausme, kā pašpārliecināti izturās, runā, ir brīvs, visi viņu klausās, jā, visi viņu abrīno, tā ir ārējā izpausme. Iekšējā izpausme tāda, ka cilvēks jūtās pašpārliecināts, brīvs, mierīgs un ar tādu enerģiju, ar tādu kaut kādu harizmu. Lūk, tās ir iekšējās sajūtas cilvēkam, viņš tā jūtās. Lūk, fiksējiet. Ja? Un šādus 2 visvarīgākos punktus, kurus jūs gribat sev uzlabot, pilnveidot. Pierakstiet to visu. Kad es pierakstīšu nākamais, turpinam ar B punktu analīzi. Kad jums par tādu ir jākļūst, attiecīgi tagad jūs varat šo paņemt skalu savējo, jā, iepriekšējo, ko jūs taisījāt, un attiecīgi tur nofiksēt, kad jūs par tādu kļūsiet. Teiksim, vai nu gada beigās, vai jums vajag 3-5 gadus, varbūt 10 gadus, jā, kā jūs jūtat tagad, uz doto brīdi, pēc tam varēs to visu uzlabot, mainīt, bet kā jūs tagad jūtat, pēc cik ilga laika jūs tur nokļūsiet. Kad jums ir par tādu jākļūst, jums vajag izlemt. Ja, jūs, teiksim, nepatīk, ka jūs, teiksim, jums pat trūks disciplīnas, tad vajag uz skalas uzlikt, kad jums šī disciplīna parādīsies. Tad jums būs skaidrs, ka kaut kas ir jādara līdz tam brīdim, līdz turienei ir jāaiziet. Ja. Būs skaidra iekšējā struktūra. Ejam tālāk. Tā. 2025. gads. Tagad par nākotni, jā, gada griezumā. Ko rakstiet, ko
vēlos sasniegt 25. gadā. 3 līdz 5 mērķus nofiksējiet un aprakstiet, ko jūs gribat sasniegt gada griezumā. Un pēc tam pie katra no šiem mērķiem 3 līdz 7 soļi, kā jūs to sasniegsiet, to mērķi. Pie katra šā mērķa 3 līdz 7 soļi, jeb etapi, kas ir jāizdara, lai jūs tur nokļūtu. Un pēc tam attiecīgi pie katra no šiem mērķiem arī kādi ir šie galvenie šķēršļi, kas jums traucē uz šo mērķi nokļūt. Un pēc tam, protams, šos mērķus atkal atzīmējam uz šīs laika asi, ja? Līdz kuram mēnesim gada griezumā jūs taisties tur nokļūt, vai šo mērķi piepildīt, izdarīt. Sākumā mēs šo visu pasākumu veicam ātri vienkārši, nevajag tur baigi saspringt, virspusēji, jo mēs tā kā skeletu veidojam šitam visam procesam. Tas viss detalizētais, jā, vairāku dienu griezumā var sēdēt, domāt, plānot, detalizētāk, jā, tas pēc tam. Tagad tā virspusēji skeletiņu. Un nirstam tajās detaļiņās. To visu padziļinātās sajušana, kā tas viss ir, to pēc tam. Pēc tam varēsiet visu veikt un detalizēt to visu izstrādāt. Un elastīgs tas, protams, viss pasākums, jo mēs pēc tam varam mainīt šos termiņus, ja nepieciešams, jā, būt elastīgi. B punkta analīze turpinām. Ko es vispār gribu no dzīves? Attiecīgi tagad piefiksējiet sev no 1 līdz 3 punktiem. Kādas jūs gribat, iespējams, sajūtās būt, vai, nezinu, brīvība, kaisla, vieglums, meistarība kaut kādā jomā, jā? Uzvaras gāšu, kaut kur, jā? Ko jūs gribat vispār no dzīves? Piefiksējiet. Es ļoti daudz cilvēku vispār nezinu, ko viņi no dzīves grib. Te pasēdiet no 1 līdz 3 punktiem, piefiksējiet, ko jūs gribat no dzīves. Tālāk atkal etapi posmi, 3 līdz 7 katram šim mērķim, jā, jums ir viens, tad tikai vienam mērķim, ja ir 3, jā, tad 3 mērķim, jā, kādi posmi jāizdara, lai jūs šo pie tā nonāktu, ko jūs gribat no dzīves. Šķēršļi, kas traucē jums sasniegt jūsu mērķus, attiecīgi tos piefiksējāt un progresu, jā. Kādas darbības jums tika veiktas 24. gadā, jā, lai jūs šos mērķus sasniegtu. Varbūt jums viņi nebija izvirzīti, varbūt bija, jā, vai jūs kaut ko vispār darījāt, nedariet, vienkārši priekš atzīstieties sev, parādiet, jā, lai jūs būtu vispār atklāstas, varbūt, ka jūs neko nedarat. Un atzīmēt loģiski, ka šos mērķus, jā, uz skalas as, iespējams, tur, ko jūs no dzīves gribat, jā, un līdz kuram gadam jūs pie tā nokļūsiet. B punkta analīzi turpinam. Atsauciet atmiņā 4 cilvēkus, kuri ir guvuši tādus izcilus panākumus tieši jūsu interesējošā jomā. Iespējams, tos, no kuriem jūs vēlētos kaut ko mācīties, tie varbūt, teiksim, pasaules mēroga kaut kādas zvaigznes vai vienkārši jūsu kolēģi, vai atrast reālus īstus cilvēkus, jā, un apstīties, jā, kādas viņiem ir īpašības, kas padara viņus īpašus tieši, kāpēc jūs gribat arī tādi kā viņi kļūt, un kas tad ir tās par īpašajām viņu īpašībām, nofiksējiet, atzīmējiet to, jā, prasmes, kādas viņam ir šīs prasmes, kas ļauj viņam šos rezultātus sasniegt, arī to piefiksējiet, un pēc tam arī kompetences, kas viņus atšķir no citiem, kādas ir viņu spēcīgās puses, kas ir viņu kompetence, arī to nofiksējiet. Būsiet izdarījuši, tad ķeraties nākamajam slaidam. Un attiecīgi tālāk, jā, jūs arī sevi attīstat tās pašas prasmes, kompetences un to visu, kas ir viņiem, vai jūs arī sev to attīstat. Un ja nē, tad ko jūs attīstat sev tā vietā? Un attiecīgi, protams, ja jūs piefiksējat, ka jūs sev nestrādājat ar tām kompetencēm, ar tām prasmēm, kāds ir tām jūsu cilvēkiem, kur ir priekš jums iedvesma jūsu, teiksim, tajā virzienā, tad loģiski uz skalas atkal atlieciet, ka lūk, līdz tādam laikam jūs sasniegsiet šādu un šādu kompetenci tādā un tādā līmenī. Atkal jums ir skalas as kā atskaites punkts. Ejam tālāk, izpildiet, jā, un tad tālāk ejiet. Un tas jau bija, jā, ko es jums jau teicu pirms tam tā tabuliņa. Tagad šeit atnācis jauns mērķi, kādus jūs ar šajā virzienā gribat šos mērķus sasniegt. Un secinājumi kopistiskie, kas jums ir jādara un ko nevajag darīt, lai pie šā mērķa nonāktu. Lūk, pie tās pašas, jā, tabuliņas, kuras jūs jau aizpildījāt, jūs tagad pielieciet vēl 2 šādus punktus. Un labākais jautājums, ko jūs sev varat uzdot, lai jūs izjustu šo mērķi, kā tas ir, jā, kā es uzzināšu, ka esmu sasniedzis savu mērķi. Un atbildiet uz šo jautājumu, jā, un tad jums varēsiet šo secinājumus izdarīt un pierakstīt, jā, kas ir jādara, kas nav jādara un kas vispār tas mērķis, kā viņš izpaužās. Kad to izdarīsiet, tad pie nākamā virzaties. Un šeit attiecīgi secinājumus, aizpildiet, pierakstiet savu secinājumus, pielikt, kas ir tā viena jauna lieta, ko man regulāri jādara, lai es augtu šajā mērķī.
Attiecīgi tas ir par tiem cilvēkiem, jā, šis jaunais mērķis. Un kas ir viena lieta, ko man jāpārtrauc darīt, lai es augtu šajā mērķī. Iespējams, kaut kas, ar ko jūs darat, tas jums traucē, un to vajag pārtraukt darīt, un kaut kas, ko jūs nedarat, to vajag ieviest, lai jūs augtu šajā mērķī. Un kas jums ir jānoņem, jā? Darbība kaut kāda, kas ir jānoņem, lai jūs augtu, virzītos uz mērķi. Vai viena darbība, kas jāpieliek? Lieta un darbība. Ejam tālāk. Un veselīgi jautājumi. Jā, tas ir tas, ko jūs tagad varat vēl papildus, lai jaudīgāk šo visu uzprojicētu. Ir veselīgi kaut ko tādu uzdot, lai izietu ārpus rāmjiem un kaut ko iespējams jaunu atklātu, kaut kādas jaunas idejas jums izģenerētos, un to jūs arī varētu piefiksēt visu. Kā sasniegt šo dzīves mērķus 25. gada laikā? Nevis, teiksim, kā jums tur atlikts uz laika skalas, tur 5, 10 vai vēl ilgāk, jā, vai 3 gados, bet jau gada ietvaros, kā viņus sasniegt. Un pierakstiet visu, kas tad ir jādara, kā tad var tur tikt, jā, 25. gada ietvaros. Un arī nākamais, pie kā jūs varat padomāt, kā uzlabot savu rezultātu, izaugt 10 reizes tieši 25. gada laikā. Arī jums palīdzēs kaut kā ārpus rāmjiem izlīst, kaut ko jaunu atklāt, iemācīties. Lūk, izdariet šādu pasākumu. Kad būsiet izdarījuši, ķerieties klāt nākamajam slaidam. Nākotnes tēlu uzmetums, jā, 25. gadās, attiecīgi 25. gadās, no 30. decembra, teiksim, 27. gada līdz 25. gada 30. decembrim, izvietojiet visas galvenos šos gaidāmos un vēlamos notikumus, darbības rezultātus, salieciet uz šīs gada ietvaros, lai jums būtu. Reizi mēnesī, jā, attiecīgi pārbaudiet, jā, vai ir kaut kāds nobīdis, vai ir vajadzīgi kaut kādas korekcijas, vai jūs virzaties, darat to, kas jums tur ir ieplānots vai izdarīts, vai nē, un tad pārbīdiet, jā. Attiecīgi, lai jums būtu gads, tā kā var teikt, saplānots ar gala etapiem, lai jums būtu atskaites punkti. Lūk, izdariet šādu lietu, un tad dodieties tālāk. Nu jā, šitais ir kā pēdējais, kas jums dara, un tagad, teiksim, īsumiņā es jums gribu beigās vēl pastāstīt, ka pēc 80% cilvēku šis viss nedos nekāds rezultāts. It kā viņi, jūs arī noskatieties video, izdarīsiet, un pa lielam tas neko jums neiedos beigās. Jā? Kāpēc? Tāpēc, kas ir tie iemesli? Jo viens no galvenajiem ir tas, ka nav šīs disciplīnas iekšējās. Nav kaut kas iekšā šis dzinējs, kurš jūs dzen uz šo. Nav kapteiņa kuģim, tā var teikt. Jā? Kapteinis ir viss tas, kas jūsos jau iekšā jau ir ierasts. Jā? Šīs prāta apziņas un zemapziņas modeļi, dažādas prāta modeļi, apziņas modeļi, zemapziņas modeļi, programmiņas dažādas, jā, ierastais. Tas ir tas viss, kas jūs tur. Tas ir tas, kas stūrē jūsu dzīves kuģi. Kas nosaka, ko jūs varat, ko gribat, jā, ko nevarat, kur vajag iet, kur nevajag iet, jā, un attiecīgi jūs kaut vai tagad, teiksim, noskatos video, izanalizējat, izdomājat, kā gribu šitā, redzu, ka man te tas ar to jāstrādā, saliekat visus skalas, pēc gada paņemsiet, un nekas, principā, no tā nav noticis. Un tas ir tieši, lūk, šī iemesla dēļ. Nav šīs disciplīnas un nav šī darbā ar iekšējiem, tā kā viņi stūrē visu pasākumu. Jā, atbilde uz to, vai vispār var kaut ko to izdarīt. Var kaut ko ar to tikt galā, jā. Man atnāca, tieši šis gads sākās ļoti jaudīgi, ar to manu vienu to virzienu, ar kur es nekādīgi netieku galā, jā, un tad viņš man pilnīgi visu kardināli pamanījās, riktīgi jaudīgi viss tur notiek, un tas pateicoties 500 gadus senai pārbaudītāji metodai, jā, par kur es arī uztaisīju klubiņu jauno, kas iestartē 9. februārī. 9. februārī viņš sākās. Mēs apgūsim mēneša griezumā, es došu šo tehnoloģiju tieši uz disciplīnu, uz darbu ar dažādām savu nepilnībām, darbu ar visu to, kas traucē sasniegt kaut kādus rezultātus. Galvenokārt, teiksim, lūk, disciplīna, jā, ka jūs kaut ko nedarat to, kas jums ir jādara, ar ko šitais viss ir saistīts, pieņemsim, jā, lai sasniegt savus mērķus, kaut kādus, kuru jūs izvirzāt, un kaut kas jūs bremzē, lai tieši lūk ar šo aspektu strādātu. Un nereālais rezultāts pats izjūtu, tāpēc gribu ar to padalīties ātrāk maksimāli daudz cilvēkiem nodot, lai viņi arī savas dzīves var tieši, jā, nevis tā, ka atkal pēc gada skatās un atkal nekas baigi nav noticis, atkal nekas nav noticis, laiks iet, dzīve iet, jā, bet nav piedzīvojums tas, ko gribās, netiek radīts tas, ko vēlos.
Un šī tehnika, jā, ļaus ar to beidzot sākt strādāt un jau pēc mēneša sākt reāli just rezultātus, jā. Un pēc tam jau tikai no jums atkarīgs, ar kurām jomām jūs strādājat un viņus transformēt paši, pārveidojat, lai jūs vēl jaudīgāk to visu sasniegt. Attiecīgs starts jau 9. februārī. Tie, kas tagad noskatījās līdz galam, jums ir interesanti, zem video ir visi aprakstiņi, jā, jūs varat iet tur weblapiņā, izlasīt, kas tas ir, ko mēs tur darīsim. Vēl es gribu pieminēt to, ka tur ir arī links zem video uz apmaksu, kur var vēl pa vecajām cenām dabūt. Jā, tagad jau ir cena augusi, bet tiem, kas noskatījās līdz galam, jā, jums vēl ir iespēja pa samazinātu cenu iegādāties šo apmācību 9. februārī. Visiem iesaku, nepažēlojiet naudu priekš sevis tādu salīdzinoši nelielu, jā, jo tas efekts, ko jūs iegūsiet, viņš būs daudzreiz lielāks. Un attiecīgi pēc tam, pēc 3 mēnešiem pildot jau šo atkal tabuliņu, jūs varēsiet redzēt, kā jums ir reāli progress aizgājis, kā jums reāli beidzot sakustējies jūsu kuģis, un beidzot jūs jūtat, un jums ir šī ticība un paļaušanās un spēks, jā, ka jūs virzaties, beidzot jūs virzaties un ejat. Un zinat, ka jūs sasniegsiet, jā, šos savus mērķus kaut kādus, nevis tā kā agrāk, ka tas vecais, kas jūs jau sēž, jā, ka viņš pārņem un jūs bremzē. Lūk tāds mans video. Ja kādi jautājumi arī uz info@guru.lv varat uzdot, ja teiksim par to, kas tur ir weblapā rakstīts, kas tas ir, jā, visu varat uzdot, vai zem video varat prasīt, centīšos uz visu atbildēt un gaidu tie, kas nenobīsies, tie, kas nepadosies šiem savām, jā, prāta zemapziņas un apziņas programmiņām dažādām, jā, kurus tur jūs šajā krātiņā, ja jūs pārvarēsiet, jā, tad tālāk jau būs vieglāk, tāpēc, ka tad jau es jums palīdzēšu tālāk izstrādāt šo jauno jūsu šo modeli, kurš jau būs daudzreiz spēcīgāks par viņiem un jūs bīdīs, virzīs, lai jūs varētu sasniegt savus mērķus rezultātus. Jebkurā jomā jums, teiksim, gribās labsajūtu, laimīgam būt ikdienas dzīves mirkļus baudīt, materiālos mērķus sasniegt, nezinu, kaut kādus tos pašus garīgos mērķus sasniegt, tur, teiksim, citus stāvokļus, kādus jūs mieru iekšējo iegūt, jā, tad jūs tur arī visu varēsiet ar to sistēmu izdarīt. Ļoti jaudīga Ignācija Loyolas sistēma, 500 gadus sen jau izstrādāta, jā, un tas kaut kas tāds, kas ir laika pārbaudīts un rezultātus dodošs, un zinot, ko Ignācijas paveic un ko viņa ordenis paveic pēc tam, jā, neanalizējot to, ka tas ir labs slikts, jā, vienalga. Mēs priekš sevis paņemam tehnoloģiju, saprotot to, ka viņa reāli strādā un cik daudz viņiem ir devusi. Jo viņi visu kaut ko arī pie tam izmantojot šo tehnoloģiju ir sasnieguši. Zinātnē, izglītībā, jā, un dažādās savās jomās mērķos, ko tad viņi tur kā ordenis un kā šī reliģija izvirzīja. Lūk tā. Lai jums visiem visu labi. Tiekamies nākamajos video ar visiem tiem, kuri šo pārmaiņu beidzot gribēs sajust un aktivizēt. Ar tiem mēs tiekamies jau 9. februārī klubiņā. Un attīstaties, esat laimīgi, audziet kā cilvēki, kā personības, un lai mums kopistiskais mūsu piedzīvošanas lauks tikai uzlabojās un attīstās. Ar jums bija Salens un atā.